Čau visiem! Ir klāt jaunais video, un tas nozīmē, ka ar jums esmu es, un man sauc Amanda, un jūs to zināt, bet tas, kas vēl nezin, tad esmu Amanda. Lieta tāda, ka ir beidzot sācies saulains laiks, un man tas ļoti patīk. Var iet laukā un ģērbties plānāk. Nevis kaut kādos bīzos mēteļos un kažokos. Un es ceru, ka arī jūs izbaudat šo laiku, un tūlīt patās jau beigsies skola citiem. Protams, tiem, kas jau strādā, un tiem, kam ir darbs, tiem vēl ir darbs. Nav runa par to, ka tūlīt sāksies brīvlaiks, un mēs varēsim atpūsties un darīt daudz lietu. Galvenais, ka sāksies vasara, būs silts, ka nebūs vairs jāatrabinās, varēsim iet uz jūru, protams, tiem, kuriem ir jūra blakus mājām, piemēram, kā man. Tad tas šodienas video, kas būs, tas būs kaut kas interesants. Teikšu, kā vēl nebijis manā kanālā, un esmu redzējis arī citiem cilvēkiem. Zināt, man apsēstība ar matemātiku. Ja vēl nezināt, tad jūs man nezināt pietiekami labi, jo man ļoti patīk matemātika, man arī padodas matemātika. Un tas nozīmē, ka šodien es jums pastāstīšu tikai dažus uzdevumus, ar kurus jūs varat tikai jautāt saviem draugiem, vai arī vienkārši tagad tikai izklādēt savā ziņā sevi un pārbaudīt, kā tas darbojas un vai tā tiešām ir. Jums viss, kas jums būs vajadzīgs, varbūt tāds būs papīrs un pildspalva un kalkulators vai kaut kas tam līdzīgs, kur jūs vienkārši varat aprēķināt visu to, ko es jums teikšu. Sāksim ar pirmo, es nezinu, ko ar pirmo. Vienkārši sāksim. Tātad, tas, ko es jums teikšu, viņš šobrīd var tā kā darboties uz jums, bet jūs to droši varat teikt saviem draugiem, un tas noteikti būs interesanti, viņiem būs tāds wow, kā tu zināji. Tātad, pirmais, iedomājieties kādu skaitli. Arī uzrakstiet uz lapiņas, lai jums ir vieglāk, vai arī telefonā ierakstiet kalkulatorā, jeb kādu. Nu, protams, ne 0 un lielāk par 1. Arī lielus skaitļus var. Pareizināt to ar 4. Tad reiz 4. Pieskaiti 8, vai man jāraksta otrādi, plus 8, sadala ar 2, atņem 6, tā ka 6 nevis 7, bet 6, dali ar 2, pieskaiti 10. Un šajā brīdī tu savam draugam var jautāt, lai viņš pasaka rezultātu. Un tikko viņš pateiks rezultātu, tu atņem no tā rezultātu savā galvā 9. Piemēram, viņš jau pasaka 23, atņem 9, tas nozīmē 14, un tu saki, ka viņš sākumā iedomājās skaitli 14. Tadā! Tātad tas, ko jūs ieguvāt, atņemiet 9, un sanāks tas, kas jums bija sākumā, vai ne? Un ierakstiet komentāros, vai jums šis sanāca, jo mēs te dažus mēģinājām, un mums daži nesanāca, tāpēc ir tāds. Tātad otrā lieta. Šeit jums gan vajadzēs kalkulatoru. Tāpēc pareizini savu kurpju numuru ar 2. Tātad uzrakst savu kurpju numuru un reizini viņu ar 2. Pieskait viņam 39. Pareizini to ar 50. Un pieskait 65. Tagad no tā, ko tu dabūji, atņem 100. Atņem savu dzimšanas gadu. Un šajā brīdī jūs saviem draugiem varat jautāt, lai viņi pasaka to rezultātu, ko viņi dabūja. Un jūs pamanīsiet, ka pirmie 2 cipari, pirmie 2 cipari sastāda to skaitli, kāds jums ir kurpju izmērs, un pēdējie 2 cipari sastāda to, cik jums šogad paliks gadu. Un tā sanāk pilnīgi jebkurā gadījumā, tāpēc jūs varat arī rakstīt komentāros, vai jums tā sanāca. Paldies, ka skatījāties. Es ceru, ka jums šis noderēja. Un es jums vēlējos parādīt grāmatu, no kuras es šos uzdevumus ņēmu. Kad es biju mazāk, es viņus pildīju. Un šis noteikti nav sponsorēts. Vienīgais mana māte, jo nosponsorēja mamma. Un tātad cietorieks vācelīte. Bērniem, kuriem vēl nav 12 gadi. Tātad. Bet es vēl joprojām pastos ar uzdevumus, un tur ir tiešām tādu uzdevumu, kur ir tāds, ko? Un tad ir interesanti, viņi maksāja 95 kopeikas, tātad 1986. gada izlaidums, un tas noteikti nav nesen pirkts, tāpēc es nezinu, vai jūs tur kaut kur vēl tādu varat dabūt. Tas ir noteikti labs eksponāts.
Lai arī kas notika, atcerieties, ka matemātika ir forša, tā ir interesanta, tā vienmēr visur dzīves jomās noder. Tā arī jebkurā vietā jums noderēs turpmākajā dzīvē, un es ceru, ka jums un jūsu draugiem patīk šie uzdevumi, un jā, tad jau tiekamies nākamo svētdienu, neaizmirstiet nospiest laiku un subscribe, un tad jau cerams uz kaut ko interesantu. Rakstiet noteikti komentāros, kā jums patika šie uzdevumi, vai jums viņi patika, un kā jums viņi likās, cik jauki, vai jums sanāca viņus izpildīt, un varbūt jūs zināt kādu vēl šādu veidu uzdevumu. Droši rakstiet man, un ja jūs vēlaties vēl kaut kādas, nezinu, lai es jums parādu kādas interesantas spēles vai kaut ko tam līdzīgi, tad droši rakstiet man, un nevis rakstiet man, bet rakstiet komentāros, bet tas ir tāpatās kā man. Jā, labi, tad tiekamies nākamā svētdienu, vai vienkārši tiekamies nākamajā video. Adios, čau, ahoj, un vēl viss kaut kādi atā.